Dievs kustās šajā stundā, kāds no jums meklē Dievu un brīnies, kur viņš ir. Tu lūdz, Dievs parādi man soļus, ko man darīt, un es to darīšu, bet valstībā tā tas nedarbojas. Iedrošinu tevi, Dievs darīs bagātīgi, vairāk nekā tu lūdzi. Dievs tev parādīs, viņš pārspēs visu, ko tu lūdzi, ko iedomājies. Nepārtraukti lietojot savu ticību, Kristus dzīvība būs atbrīvota dziļi tevī. Ir solis ticībā, kas tev jāizdara. Katru soli, ko tu izdari, Kristus dzīve tevī tiks atbrīvota. Tu to redzēsi gara klātbūtni, kas sāks kustēties un stiprināt tevi. Kādi no jums meklē apkārt pēc spēka, un tad tu spērsi soli. Bet tiklīdz tu spērsi soli, Kristus dzīve sāks parādīties, gluži kā Mūzes, kurš iekāpa ūdenī, un tad ūdeņi pašķīrās. Tad, kad iekāpa ūdenī, ūdeņi gāja citā virzienā. Bet kādi no jums gaida, kad ūdeņi ies citā virzienā, un tad iesi? Bet mistērija šajā sezonā, šajā momentā, tavā dzīvē ir, kad tu spēr soli. Tu redzēsi, kā ūdeņi, kas bija nonākuši pret tevi, tavām domām, pagriežas un iet citā virzienā. Tava uzmanība ir dažādos virzienos, lai neredzi, ko Dievs dara. Ienaidnieks nevar apturēt to, ko Dievs dara, bet novērst tavas domas, redzēt, ko Dievs dara. Jēzus ir tevī. Viss, ko tu meklē, tiks atrast šajā solī, un veicot patstāvīgus soļus virzienā, kur tevi sauc, tad Kristus dzīvība tiks atbrīvota. Tiklīdz Mūzes gāja, Kristus dzīvība bija redzama tajā momentā. Tas, kas pašķīra ūdeņus, bija Kristus. Ienaidnieks nāk pa vienu ceļu, bet bēg pa 7 ceļiem, bet tev jāizskāp ticībā. Atbildes, kuras meklē, skaidrība, tu alksi dzirdēt Dieva balsi, redzēt Dievu, iekāp virzienā, iekāp un skaties, kā ūdeņi pašķirās. Brīnumi un zīmes tev sekos. Dievs tevi kustina. Redzu attēlu, ka tiek pacelts tērps, lai spērtu soli, kā Mūzum, garš tērps, ko pacēla, lai spērtu soli. Dievs vada tevi šajā. Tu esi nemierīga, neapmierināta. Tur, kur tu esi, tu zini, ka Dievs ir gājis tālāk. Tu zini virzienu. Dievs tev ir devis jaunu sirdi. Klausi tai sirdī. Klausi tai sirdī, kas sitas tavā garā, tāpēc viņš tur runā. Viņš tur mīt, tur viņš runā. Tas, ko tu meklē, sāks parādīties no tevis. Skaidrība, gudrība, instrukcija. Tas, kas tevi mocīja, izklīdīs. Iedrošinu kāpt paklausībā, kad daram to, kas nav saprotams. Tu neesi viena, arī es speru soli un pārvācos uz citu vietu. Daudzi Dieva cilvēki spēr soli ticībā. Apsolījums ir, tiklīdz tu spēr soli, nepārtraukti lietojot ticību, Kristus dzīvība tiks atbrīvota dziļi tevī. Vēro, kā viss pagriezīsies.